Lai nokonstatētu grūtniecību, ir nepieciešams veikt vienu testu. Gluži vienkārši ļoti bieži kļūdas mēs veidojam tāpēc, ka mēs nepareizā laikā veicam šo testu. Mēs viņu veicam vai nu par ātru, vai nu nepareizā diennakts laikā. Parasti visi urīna testi ir domāti ar pirmo rītu urīnu pēc nakts, kas ir jāveic, un grūtniecības testu nevajadzētu veikt ātrāk kā 10 dienas pēc ovulācijas. Par cik mēs nekad nevaram īsti zināt, kad tā ovulācija ir notikusi, tātad arī šis laiks 10 dienas pēc ovulācijas ir diezgan stiepjams jēdziens. Parasti arī grūtniecības testu veic tad, kad ir pirmā vai otrā diena pēc nenotikušas menstruācijas. Tātad visi testi pēc savas jūtības ir vairāk vai mazāk līdzīgi. Cits jautājums ir par to, cik ātri viņu jānolasa pēc tā, kad tests ir izdarīts, vai tās ir 30 sekundes, un nekad nevajadzētu nolasīt testu ilgāk kā pēc 5 vai 10 minūtēm, kā tas ir rakstīts instrukcijā, jo tad var parādīties viltus pozitīvie rezultāti. Ir 3 dažādi grūtniecības testu veidi. Vienkāršākais no tiem ir strīpiņa vai svītriņa, kurš ir patiesībā ļoti grūti nolasāms un ļoti bieži ir arī nepareizs viltus pozitīvu un viltus negatīvu rezultātu, jo testa interpretācija ir diezgan sarežģīta. Nākamais veids ir plate, kur tiek iepilnāts urīns speciālā atverē uz plāksnītes. Testa nolasīšana ir viegli, izdarīšana ir arī ļoti vienkārša, bet ir nepieciešami speciāli šie aprīkojumi, lai to varētu veikt. Un jaunākās veids ir tātad ekspress tests, tas ir izdarāms jebkurā diennakts laikā, jebkuros apstākļos, un precizitāte visiem 3 testiem ir pilnīgi vienāda. Neapšaubām ražotājiem ir ļoti liela nozīme, kurā vietā tests ir ražots, jo arī no tā, kur viņš ir ražots, būs precizitāte šim testam. Tieši tā, kā tas ir teikts, jo uzticamāks ražotājs, jo augstāk ir testa šī ticamība. Arī testiem šie hormonu līmenis, pie kura viņi ir reaģēt spējīgi, ir viens no zemākajiem, tas ir 20, parastiem testiem tas ir 25 starptautiskās vienības mililitrā, un ražotājs ir Izraela, un viņš tirgo jau ir 20 gadi. Tātad tas nozīmē, ka savu uzticamību viņš ir pierādījis 20 gadu laikā. Marija Express tests ir ļoti mūsdienīgs tests, viņš ir paredzēts jebkurai diennakts urīna porcijai, tātad vairs nav piesaistīts rīta urīna porcijai, jo meitenēm ļoti bieži ir tā, ka tādā brīdī, kad es iedomājos, vai tad man tiešām tā grūtniecība ir, nav svarīgi, kāds ir diennakts laiks, pirmais, ko es izdaru, es veicu šo grūtniecības testu. Un ļoti bieži viņš ir negatīvs, lai gan grūtniecība tur ir, jo nav pareizā urīna porcija. Marija Express tests ir izdarāms ar jebkuru urīna porciju diennakts laikā. Pirmkārt, otrkārt, viņš ir arī ļoti funkcionāls pēc tā, kā viņu izdarīt. Viņam nav vajadzīgs speciāls trauks urīna savākšanai, nav vajadzīga darbošanās ar šo urīnu vai viņa iepilnāšana kādā plāksnītē vai kā savādāk. To var lietot jebkuros apstākļos, arī ne mājās, arī sabiedriskās vietās, līdz ar to viņš ir ļoti funkcionāls. Pozitīva atbilde norāda tikai to, ka viņas urīnā ir šis grūtniecības hormons, bet pašas grūtniecības faktu vajadzētu tālāk apstiprināt pie ārsta. Un tad jau varēs konstatēt gan grūtniecības laiku, gan citas nianses, kas ir saistīts ar pašu grūtniecību.